Katrs no mums, apmeklējot sporta zāli, cer iegūt acīmredzamas pārmaiņas pēc iespējas īsākā laika posmā. Bet kā to izdarīt vislabāk? Pajautāsim tiem, kuriem tas ir izdevies. Sveiki, mani sauc Samanta Loze. Es mācos 8. klasē 45. vidusskolā. Sākuma svars man bija 86 kg un 4 mēnešu laikā esmu notēvējis 30 kg. Man bija ļoti liels atbalsts ģimenē un pirmais, kas man motivēja, ir tas, ka mamma man teica, ka es nevarēšu nomest 15 kg tik ātrā laikā. Un arī skolā par tieši puišu uzmanību bija ļoti agresīva, un viņi arī teica slikts vārds par mani. Un tad man vienkārši viena diena bija tāds klikšķis galvā, ka man vajag tomēr iet un nodarboties, un es vairāk nevaru sēdēt tā, kā es sēdēju uz dīvāna. Un 4 mēnešu laikā es zaudēju 30 kg. Un tagad es trenējos arī 4 reizes nedēļā, bet tad, kad es sāku, es ļoti lielu uzmanību vērsu tieši uz kardio trenažieriem. Es staigāju 2 stundas zālē, svīstot vasarā. Tas bija ļoti liels smags darbs, bet es to paveicu un es jūtos tiešām apbrīnojami. Mans brālis pastāstīja man par veselīgu uzturu, iemācīja, kā skaitīt kaloriju deficītu, un es ēdu 4 reizes dienā. Mazām porcijām, tā bija vistas filēja, tās bija auzu pārslas, rīsi, dārzeņi, ļoti daudz augļu. Un tā es kardināli mainīju savu ēšanu. Man vairāk nebija prioritāte kāda, piemēram, kaut kāds desīns vai kaut kas tāds, ko es parasti ēdu. Un es atteicos pilnīgi no saldumiem. Man nepatīk cilvēki, kas saka, ka veselīgs uzturs ir diēta. Tas vārds diēta ir pavisam kaut kas cits, un veselīgs uzturs vienkārši sabalansēts ēdiens. Nākotnē tieši fitnes jomā es gribu sasniegt augstākus mērķus. Es ļoti gribētu, lai katrs cilvēks sāktu ar sevi vispirms. Ja jūs nesāksiet paši ar sevi, un ja jūs tikai ar tukšām domām domāsiet, es gribu to un to, nekas nebūs. Vispirms ir jādara jums pašiem, un tikai tad jūs dabūsiet rezultāts. Un jums vajag sīsties cauri visām grūtībām. Rezultāts būs tā vērts, un arī man nebija viegli. Vispirms man bija kauns no treneriem, varbūt kādiem, kas te ir, un no cilvēkiem, kas skatās uz manīm un domā, re, kur atnāca atkal un nekas viņai nebūs. Un, protams, no tā es gribēju pierādīt, ka es to varu, un es to izdarīju, un man tagad ir liels prieks, un arī es bieži vien saku citiem, lai viņi nesēž mājās, lai nekaunās un nebaidās no tā, ko es varu pateikt. Galvenais ir jūsu darbs, un ja darbs būs vērts tā, ko jūs darat, tad tas ir viss, kas ir vajadzīgs.